Tātad, labvakar, pirmajā melnā pokera let's playā, kurā mēs piedalīsimies 30,000 ATP, 1500 izspēlēt, tātad 30,000 dalībnieki. Turnīrs sāksies pēc pāris minūtēm, kurā izspēlēs 1500. Tas ir tā kā balvu fonds. Drīz jau varēsim ieņemt savas vietas. Cerēsim, ka fucking lagi man netraucēs. Lūk, mēs varam ieņemt vietu. Kā redzam, tas ir galds. Tas tā ir galds, jā. Lūk, šī ir mana vieta, es esmu sliņķis. Un tātad cilvēks, kas man ieteica šo turnīru un vispār ieteica taisīt pokera playlistu, ir Čekurs, jā, tas pats nav fiksa. Viņš ieteica gan šo turnīru, gan pateica, kāda ir pārola viņam, gan arī ieteica vispār taisīt pokera let's play, zinot, ka mēs abi esam pokera fani, gluži tāpat kā hokeja. Lūk, tātad, ko mēs varam pastāstīt? Mēs varam pastāstīt to, kad mūsu mērķis, meistars Čekur, un tātad spēle var sākties. 10-8, priekš pirmās partijas ir diezgan slikti. Es esmu diezgan pārliecināts, ka sākumā viņš tāpat samatīs all-in. Es ņemšu foldiņu, neriskēšu. Tātad trīņš pa punžām un sākam spēli. Trīņš pa punžām ir domāts alus, ja nu jūs to nesaprotat. Pokers un alus, manuprāt, ir laba kombinācija. Nu, otrā kombinācija ir arī nekas dišs, šit kā redziet, viņi ir suited, bet sākumā ir jābūt diezgan uzmanīgam. Negribētu pazaudēt visu naudu, bet fold. Tātad, ja jūs vēl neesat sapratuši, tas viss ir pokerstārā, nu lūk, un tagad man mazu škrubīti uzrāja, bet ja jūs vēlaties būt labs spēlētājs, jums par tādām lietām nevar uzrāt škrubu, bet tad, ja tagad izskatīs vēl trīnieks un, nezinu, nu, ja izskatīs vēl, jā, trīnieks un, teiksim, sešinieks, vai trīnieks un dūzes no krēču, un tad jūs tur varētu būt baigi kruts, bet par to nav jāstraucās. Lūk, šādi paziņojumi ir, tas ir chatiņš, par šādi paziņojumi par citiem turnīriņiem, nu, kāds varētu būt ļoti priecīgs, kādam varētu tagad būt trips. Kas zinu, varbūt pat full house. Kādi smaidiņus mēt, nu, pasīsimies Portugālis. Vēl viens latvietis. Čehs. Krievs, latvietis, ukrainis, krievs. Pārsvarā krievi un ukraini, bet lūk, arī divi latvieši. Nu, Al Capone. Nu, te jau aiziet. Nu, kas neko nebūtu dabūjuši. Pareiz drīk nometos. Nu tā, nu ar ko tas beigsies, tas beidzas ar fuļiku. Viņam taču teiks, ka kādam varētu būt fuļiks. Un atkal jau early position būtu es šajā vietā, es piekristu, bet tagad es negribu riskēt. Dūs un 9, bet nu skatīsimies, ko citu darīs. 20, jāsaka, cik daudz būs pretinieki. Tāpēc, kad nu, lūk, fold, es neriskēšu. Es gribu sākumu ļoti mierīgu un piesardzīgu. Tikai 4 spēlētāji, varbūt pat tikai 3, bet negribu riskēt jau pašā sākumā ar lielām summām, ja man nekā nav. Nu, lūk, redziet, it kā jā, man joprojām būtu strēt iespēja, tāpat kā flash iespēja. Nu, lūk, mēs varētu papētīt, cik vēl ir tā kā palikuši, ja šeit ir tāda iespēja. Nu, mēs uz mirklīt pārcelsimies uz vestibīlu, un turnīrā vēl ir palikuši 20, var tikai 27,500, kā redzat, ļoti strauji tukšojās, jo turnīrs sākumā bija 3, un atkal, nu, man vienkārši neiet, nu, it kā atkal sūtēt 2 un 5, bet, nu, tā neko dižu izdarīt nevarēs.
Melns malciņš, man liekas, kā alus. Tas ir mans mīļākais alus. Es viņu pareklamēšu. Es viņu, starp citu, nejauši pareklamēju arī savā tajā hokeja video, kur jūs lieliski varat noskatīties. Kurbats pret Dinamo juniors Krušovici. Lielisks čehu alus. 5%. Nav pārāk stiprs. Maiga. Mazliet rūgtena, taču maiga garša. Tad rūgtena saldi nemāk aprasīt, bet vienkārši lieliski. Nu, lūk. Kungs un 5, tas vienkārši instafold. Tur nav izredži, neizkrīt super lucky pots, bet ir super lucky flops, bet es teikšu godīgi, es neeju šādu risku. Kā redzam, tad dažs labs spēlētājs, Gold Stars, Bronze Stars, Chrome Stars un Bronze Stāriņš. Man nav nekāds zaižņu, es ļoti rēt spēlējis. Pokerstarā arī neesmu spēlējis ļoti sen. Šeit full ciltās spēlējis, bet tas arī jau kādu laiciņu atpakaļ. Te šovakar izlēmu pateicoties Čiekuram. Pateicoties Čiekuram, kurš man pašlaik arī Skype'ā drukā. Un stāsta, ka viņš man stalko. Izlēmu uzspēlēt. Kā var redzēt, pagaidām man nekas tieši nav sanācis. Kārtējā reklāma par kādu turnīru, nu lūk, redzēt, es savām kārtīm neko diži neizdarītu. Ja vien tagad neizskatīs kālu. Nu jā, man nevarētu nekad būt. Vajadzētu kalpu un devītni. Nu, kāps, tāpat nekā nebūtu. Devītnieks pietrūs, nekādas škrobas, un pat, ja tur izkristu kaut kas tāds, no kā man sanāks tips, škrobēties nedrīkst. Ja jūs vēlaties būt labs spēlētājs, jūs nedrīkstat škrobēties par to, ka jūs esat veicis pareizi lēmums, kurš beigās izrādās jums neļauj uzvarēt. Nedrīkst. Tas ir aizliegts. Kas notiek? 7 un 8. Nu. Nē, es gaidu, ka man būs kaut kas spēcīgs. Es gaidu, ka man būs kaut kas spēcīgs. Čiekurs jau smējas par to, ka es kārtējo reizi vienkārši foldoju, viņš stāko visu, ko es daru. Nu, lūk, redziet, tagad, ja izskatīs, teiksim, kā alps vai sešnieks, iesācēs škrabētos. Es jau sapratu to, ka nav vajadzība. Un labi, mazliet kaut ko ieņudot, domāt, būtu bijis baiglām, bet tikpat labi varēja tā nenotikt, lūk, nemaz nebūtu. Es jūtu, ka metram 7-1 kaut kas ir. Un viņš viņai jau pārēj nofoldu 7 un dām. Jūs spēlēt? Es nezinu, kā jūs, bet es ne. Es neriskēšu. Es labāk nometos. Dūzes un 3. Es tikai tagad pamanīju, ka šie divi spēlētāji izlaiž. Un tā ir liela kļūda. Piedodiet, Āliņu es neiešu. Iespējams, ka viņš pats stīlo, bet riskēt es negribu. Es negribu atdot viņam visu savu banku. Ja man būtu bijuši, teiksim, kungi, vai es, tad, tā kā pocket pairs, spēcīgs pocket pairs, tas būtu noriskējis. Un tagad man atkal rarely positions, tāpēc fold. Būtu bijis late position, es noriskēju. Nu, lūk, pasakieties, es savām kārtīm neko šeit nepaveiktu. Neko. Man ir jāatcerās citu. Jāspēlē pēc tam uzmanīgi. Lūk, dēļ šiem. Jūs pēc tam redzēsiet, kā es jums mazlietiņu vēlāk, kad pāris partijas vēlāk, kad es būšu blindos, pastāstīšu, kā jāspēlē lūk šādā gadījumā. Kā redzam, šim ir Ālīn un viņš izlido. Nu, lūk. Mums tagad pievienojas amators. No kurienes ir amators? Priekšot par šī viņš ir Ukrainas. Jā, tik tiešām viņš ir Ukrainas. Kārtējais folds. Un lūk, nākamajā gājienā es jums pastāstīšu, kā jārīkos, ja jums priekšā ir 1 vai 2, kas izlaiž. Nu lūk, viņš vairs neizlaiž, līdz ar to es vairs nevarēšu jums stāstīt, bet profesionāli padoms. Labs nāc profesionāls, bet šo lietu es zinu. Ir iemācīta. Ja jums priekšā
Jūs teiksim, small blinds un big blinds izlaiž, metiet lielo likmi. Tas ir jūs. Reizojiet. Ja citi visi ir nometušies, reizojiet, jūs paņemsiet vairāk. Kā redzam, šis te jau ir palikuši zem 25,000. Ļoti strauji tērēs pagaidām. Pats, kad ir tālāks burbulim. Nu, lūk, beidzot var mēģināt. Teorētiski jāstāsta, cik daudz spēlētāji būs. It kā suita 9 un kungs, tas nav nekas dišs. Tas ir būt līdz, kungs un jau tikpat kā. Bet tas tik tiešām nav nekas dišs. Un mazliet apdomājot, fold. Tik tiešām, ček, šoreiz nočikosim. Un ko es jums teicu? Ja kāds tagad met vienkārši insta fold, bet nočikot varētu. Nočikot varētu. Ja kādam, protams, te nevar zināt. Nu, lūk, man flash iespēja atkrīt, un vienīgā cerība ir, ka izskatīs tagad 9 vai kungs. Nu, es turpinam čekot. Nu, vismaz jūs redzat, ka arī es protu iemest naudu. Nu, lūk, fold. Es neriskēšu, man nekā nav, viņam visdrīzākais ir 5. Vai varbūt pat viņam izkrīt 4. pirmie. Nu, lūk, man nekas nebūtu bijis. Es neko nepazaudēju, es biju big blinds, un līdz ar to man bija tā pirmā naudiņa jāiemet. Man bija jāiemet. To es arī izdarīju. Nu, lūk, beidzot, man ir pozitīvs kārts, ace king, labi offsuited, bet un tā, tas ir normāli. Šeit jau kaut ko var mēģināt. Skatīsimies, cik daudz būs spēlētāji. Tas otrs latvietis diezgan lēni domā. Laika banka, nezinu. Laiks ir beidzies. Nu, lūk, viņš izlaiž. Man tikai pozitīvi. Nu, lūk, pamēģināsim 3 big blindus. Reiz 150. Nu, pamēģināsim. Tas maita piekrīt. Tas man nepatīk. 4 tā. Tagad ir interesanti. Mēģināsim atkal tos pašus 150. Tas nometās. Tas piekrīt. Tos pašus 150. Tas atkal piekrīt. Grūti teikt, kas viņam ir. Ieņem no 2 pāri, kaut kas ļoti. Nu, tagad 200 uz pēdējo. Fold. Nu, viņš nobijis. Nekas no viņa pietiekam daudz izspied. Un man ar pirmo partiju, kur es reāli nospēlēju, es arī uzreiz iegūstu naudu. Turpināsim tagad spēlēt lēnām un mierīgi. 6-4 tas reāli nav nekas, tas pat ir offsuited. Nu, lūk, it kā 6 pāris, bet pasīsimies, teorētiski tas man kaut ko būtu devis. Jo tas būtu ļoti riskanti spēlēt, reāli tur būtu 2 overpair iespējami. Un man pat nav suita, tad ja viņi man būtu suita, tad varētu tagad paraudāt. Nu, lūk, tā arī nav zinoši. Ace 5. Samērā late position, tāpēc var papētīt, cik daudz spēlēs. 1. Un tāds middle position reāli. Nu, maksimums, cik var spēlēt ar 5, tas bišķiņ pa daudz. Ja viņš arī būtu nofoldojis, es noriskētu. Nu, lūk, es tagad atzīšos, skatīsimies. Nu, es domāju, ka es pareizi darīju, jo man ir ļoti maziņš kikerīts, atliek tikai kādam būtu vēl vienam eisam. Teiksim, 6, un viņš uzvar.
Domāju, ka tas nospēlē pareizi. Un te ir arī ļoti smird pēc streita, atklāt sakot, kādam varētu būt 5-6. Bet mēs neuzzināsim, kas bija Vitarijam. Vispār, no kurienes ir Vitarijas? Ukrainas, nu, lūk. Šie, kurus man dod kārtējos padomus Skype'ā, uzzinājis, ka man esot bijis topērs, man vajadzēja mazliet jaudīgāk spēlēt. Nu, bet nekas. Nu, piedodiet. Man ir labas kārtas, bet riskēt šādu. Es pat nezinu. Fold. Un kā mēs uzzinām, čiekurs jau ir ārā. Cik ātri. Desmit un 5. Nē, tas ir vienkārši instafoldiņš. Negribu riskēties. Nu, es taču teicu. Nu, lūk. Nē, tā ir tīrs folds. Tīrs foldiņš. Nu, ko? Cik mums ir vairs tikai palikuši. Interesi pēc paskatīsimies. Nu, lūk. Jau ir palikuši. Vairs tikai 19,700. Paskatieties, cik strāvi tērēs vienīgais man ir zem vidējā banka. Tas man mazliet uztrauc. Fold. Tādiem es nespēlēju. Samērā strāvi, manuprāt, pienāk nākamā likuma. Man tā liekas. Absolūti nenožēloju savu foldu. Un, jā, obligātās likmes. Tad diezgan strāji. Fold. Es spēlēšu tikai pa lielām. Spēlēsim tikai pa lielām labām kārtīm. Spēlēsim very tight, bet tad, kad būs iespēja uzspēlēt ar kaut ko vajadzīgāku, tad būs aggressive. Tad labākais veids, kā spēlēt, ir tight aggressive. Tas nozīmē, ka tu cieši tur sūdīgām kārtīm nespēlētu spēlēt ar ace queen, ace king, ace ten, normāliem pocket pēriem, tādiem kaut kādiem pocket 9, pocket 10, tas būtu kā robežiņa, un citām tu nespēlēm, pēc tam kārtīgi betojot, tad, kad tev izkrīt šādas kārtas. Nu, lūk, cik labi, ka es neriskēju. Lūk, tur bija spēcīgais piedzvēžinieks, un es nonāku citā galdā, kurš man sevišķi patīk. Nē, te ir grūti teikt, te ir uzklausies. Papētīsim no kādām valstīm. Krievs, Soms, Krievs, Vācietis un Ukrainis. Tā, īziņa. Šādām kārtīm foldiņš. Tā.
Jāsēc telefonam skaņas, so dokumenta iet vaļā. Panikno. Mans telefons, kas mazliet pabojās, protams. Video. Pagaidām es teikšu godīgi, es nevienu savu spēles lēmumu nenožēloju. Es tik tiešām nevienu savu spēles lēmumu nenožēloju. Man neapmierina viss tas, ko es esmu izdarījis. Viss ir samērā pozitīvi. Kārtējs faults. Jā, pagaidām man nespīd nekas pārlieku labs ar to, kā pašlaik viss notiekās. Tagad man vēl notifikācija. Kas? Nu jā, lūk, man bija dāmas pāris, bet man nekas nešķiet, ir iespējas aiz pāri. Fold, nu iedodiet man kaut ko darīt labas kārtīs. Kā redzam, ir palikuši vairs tikai nepilni 16,000. Pirmā nauda ir 2475. vieta. Tie ir tikai nožēlami 13 centi, taču pokerstā arī man šobrīd nav nekā. Līdz ar to priecāšos par to pašu. Ja, protams, tik tālu tikšu. Ja man neies tāpat kā šobrīd, tad es caur biblāndiem ātri izlidošu. Un es very noktīvs. Ceru, ka nākamreiz man nedos kaut ko labāku. Vispār nedod kārtas pagaidām. Divnieku pāris, tas nav nekas sēždišs. Mums ir kāds izlaidājis. Ruslāņina izlaiž.
Šī partija ir samērā lēni. Alīnas seržantam. Three of Kinds. Nu, labi, ka es nespēlēju. Būtu bezcīvnieku pāris, un es būtu zaudējis, lai arī es domāju, es esmu būtu atmeties, ja arī es būtu noriskējis uzpādi. Gaidam, ko man piedāvās King Jack uz blinda, ja viņi neko te lielu nemet, var noriskēt. Fold, arī šeit tur varētu nomest, bet ļoti labi, ja paliek tikai es ar Art Faraonu. Tas varētu pamēģināt divu tā kaut ko izpēt reizi. No, ja viņam ir 4 reizes, tad viņam ir kaut kas labs. Ja, protams, viņš nav ar pressure. Ko? Nu, labi, noriskēsim, kā lāsim, mēs būsim trietām. Čeks, man nekā nav, viņš... Nu, skaidrs, viņš ir mūsu apsizēst samāka no 600 nekā visu. Viņš vienkārši paņēma stēku. Mazliet nepaveicās šoreizīt. Jā, mazliet nepaveicās. Course fold. Tādām kārtiem te nav ko darīt. Diemžēl man jau tagad ir diezgan bīstam. Nevis tikai 7 big blindi, un pie pirmās salīdzinoši normālas kombinācijas jāmet A-in. Pirmās, nu, lūk, King Ten suited. Es iešu uz risku. King Ten suited, nu, riskējam. Fold, nu, tā piekrīt. Ahujēķi. Diemžēl man viss ir beidzies. Nu, un ar to arī tādā gadījumā mēs mūsu pirmo pokera playlistu beidzam. Paldies par skatīšanos, gan jau kaut kad būs vēl kāds.